19. gadsimta vidus. Eiropas ekonomika un politika piedzīvo straujas pārmaiņas, arvien lielāku nozīmi iegūst zinātne un izglītība. Rīgā, pārņemot tolaik Eiropas modernāko tehnisko augstskolu modeli, 1862. gadā darbu sāk pirmā tehniskā universitāte Baltijā. Ar Krievijas cara parakstu akceptēta Rīgas Politehniskās skolas, vēlākā Rīgas Politehniskā institūta dibināšana kļūst par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. 19. gadsimta vidus Latvijā ir laiks, kad Rīgā atklāja pirmo dzelzceļa maģistrāli, sāk izmēģināt dzelzs kuģus ar tvaika dzinēju, Švarca koncertdārzā demonstrē elektrisko apgaismojumu. Sāk kursēt pirmais elektriskais tramvajs Baltijā, top dzīvojamie nami, finanšu un iestāžu ēkas, un Rīga pārvēršas. Rīgas Politehniskās skolas studenti un mācību spēki ir tie, kuri pasaulē liek griezties ātrāk. Pateicoties zinātnes un tehnikas sasniegumiem, Rīga piedzīvo uzplaukumu un no tirzniecības un amatniecības pilsētas kļūst par attīstītu industriālo centru. Rīgā ražo pirmos Krievijas impērijas automobīļus un aviācijas motorus, konstruē oriģinālas lidmašīnas un uzbūvē pirmās kāpurķēžu kaujas mašīnas. Pilsētā veidojas lielie rūpniecības flagmaņi. Jaunajiem uzņēmumiem ir nepieciešami labi izglītoti inženieri. Augstskolas absolventi kļūst par ievērojamiem inženieriem, ķīmiķiem, arhitektiem, tautsaimniekiem. Latvijā izglītoto speciālistu zināšanas augstu novērtēja arī Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Polijā, Ukrainā un daudzās citās valstīs. Pašreiz Rīgas Tehniskajā universitātē ir 8 fakultātes – arhitektūras un pilsētu plānošanas, būvniecības, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, enerģētikas un elektronikas, elektronikas un telekomunikāciju, inženierekonomikas un vadības, materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas, transporta un mašīnzinību. Darbojas vakara un neklātienes studiju departaments. Rīgas Tehniskajai universitātei ir filiāles Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī. Pērn tā atzīmēja savu 150. gada dienu. Nozīmīgs notikums gada dienas ietvaros bija jaunas tradīcijas iedibināšana. Svinīgajā senāta sēdē, kas norisinājās 15. novembrī, pirmo reizi universitātes vēsturē tika godināts gada absolvents. Gada absolvents ir tituls par ieguldījumu RTU un Latvijas sabiedrības labā, izaugsmē un attīstībā izglītības jomā zinātnē, inženierzinātnēs, tehnoloģijā, ekonomikā, kultūrā vai sportā. Pateicoties RTU rektora un RTU absolventu asociācijas iniciatīvai, RTU senāts šogad pirmo reizi RTU vēsturē ir pieņēmis lēmumu reizi gadā nominēt RTU goda absolventu. Tādējādi pateicoties saviem absolventiem par nozīmīgo personīgo ieguldījumu RTU attīstībā un arī saiknes ar darba devējiem veicināšanā. Un RTU absolventu asociācija šajā gadā šai nominācijai izvirzīja 5 absolventus. Starp tiem bija Juris Savickis, SIA ITERA Latvija prezidents, Arnis Riekstiņš, SIA mikrotīkls dibinātājs un līdzīpašnieks, Andris Dambis, Oskar, latviešu autosportists un inženieris, Jānis Rozenbergs, Cēsu novadas domas priekšsēdētājs un Jānis Logins, portāla Prakse LV izveidotājs. Protams, ka lēmums par to kandidatūru, kas vislabāk atbilst RTU goda absolventa nominācijai, nav viegls. Dekāni, atklāti balsojot, izvirzīja vienu kandidatūru, kura tālāk tika apstiprināta arī RTU senātā. RTU senāta lēmums, kurš datēts ar 2013. gada 28. oktobri, skan šādi. Piešķirt RTU goda absolventu certifikātu Jurim Savickim par nozīmīgu personīgo ieguldījumu RTU attīstībā, Latvijas tautsaimniecībā, kā arī universitātes un darba devēju sadarbības veicināšanā. Es domāju, ka nav jau labāk mācību iestāde par RPI, par RTU. Mums tas ir tautsaimniecības pamats. Vislabāko cilvēku kalpu, tā es uzskatu, lai neapvainojās Jelgavnieki, lai neapvainojās mūsu universitāti, bet es uzskatu, te
tiek mācīts ļoti tiešas, konkrētas lietas, faktiski bez kurām cilvēka dzīve, man liekas, mazlietiņās, es negribētu teikt, varbūt nav tik daudz pilnveidīgi. Jo cilvēks ir izgājis tehniskās zinātnes, pēc tam viņš var nodarboties ar vienalga ko, ar mākslu, viņš var būt pēc tam aktieris, viņš var būt pēc tam rektors, viņš var būt filozofs, vienalga, kas viņš var būt. Bet ja viņš saprot mazlietiņās no matemātikas, no termodinamikas, no materiāla pretestības, tad mēs zinām, ka tie pavisam atsevišķi cilvēki. Un ja viņi tālāk kaut ko aiziet visās citās jomās, mēs varam tikai pateikt, paldies, ka viņi to dara. Es gribētu visiem jūs novēlēt labu veselību, nosvinēt labus svētkus, bet mūsu mīļai universitātei, protams, ilgu dzīvi, tā kā ir bijis līdz šim, kur mēs esam izturējuši visu, kas nācis par mums, un mēs esam izveidojušies, attīstījušies, un es to novēlu darīt arī turpmāk, un kas attiecās uz mani, es saikni ar mūsu mīļoto mācību iestādi nesaraušu, un, protams, atgriežos uz visām tām iniciatīvām, vārds sakot, es šai saimei piederīgs ar visām no tā izējošām sekām. Paldies! Redziet, mēs jau pirms 2 gadiem, tikko es sāku pildīt savus pienākumus, kopā nolēmām, ka mums ir jāattīst šī sadarbība ar absolventiem. Tika pirms 1,5 gada nodibināta RTU tāda studentu absolventu asociācija kopīga. Protams, mūsu absolventi ir kopā jau, ja skaita pār pa 100 000, bet viņi ir paši jau dažādās asociācijās apvienojušies, kā arhitekti, kā būvnieki, kā ķīmiķi un tam līdzīgi, bet tāda Tehniskās universitātes asociācija nebija kopīga. Un pēc tam, pēc gada darba, jau skatoties, kā to visu dara, kā kaimiņos, igauņos, pie lietuviešiem, tāpat es biju arī Amerikas Savienotās valstīs, kur it īpaši šādām kampus universitātēm, kā ir Rīgas Tehniskā universitāte, ir ļoti aktuāli sadarboties ar absolventiem, un, starp citu, ļoti liela palīdzība no absolventiem nāk universitātēm, bet tur valdības politika ir tāda, kas ļauj nemaksāt nodokļus par katru dolāru, ko tu ziedo savai universitātei. Līdz ar to viņiem ir citāda attieksme pret šīm te lietām, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti būtiski, arī mums ir atbalstītāji, mums ir filantropi, jūs redzēt šeit mecenāti un sponsoru sarakstus. Un tāpēc, ja tā pavisam tieši un godīgi, tad es noskatījos, ka Tallinas Tehnoloģiskā universitātē jau gadus 10 ir šāda aktivitāte, un mēs pamazām nolēmām un šogad arī nolēmām līdz galam veikt šo goda absolventu nomināciju un turpināt to tālāk. Vārds mūsu absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājiem. Lūdzu. Rīgas Tehniskās universitātes absolventu asociācijas valdes vārdā es vēlētos teikt pāris, bet ne tikai pāris vārdus. Un es sākšu ar to, ka Mateja evaņģēlijā ir viena tāda vieta, 19. sadaļa, kur ir rakstīts, kad viens vīrs, kas devās pasaulē, savu mantu izdalīja saviem kalpiem, un viņi bija 3. Un tas pirmais to mantu dubultoja. Tas otrais, tam iedeva drusku mazāk, bet viņš arī dubultoja. Bet tas 3. to mantu apraka zemē. Un kad tas kungs atgriezās, tas pirmais kalps teica, es esmu tavu mantu dubultojis. Un otrais varēja palielīties ar to pašu. Bet 3. nebija ar ko lielīties. Un augstskolu beidzot mēs iegūstam zināšanas, kas mums dod iespēju pelnīt un atgriezt līdzekļus, ar ko augstskola var turpināt studentu apmācību, celt prestižu un vairot zināšanas Latvijā. Un es domāju, ka tā ir ārkārtīgi jauka tradīcija un mecenātisms Rīgas Politiskajā institūtā bija pazudis, jo tas ir starpkara periods. Un šajā gadījumā ir 2 brīnišķīgas lietas, ko es vēlētos novēlēt. Un pirmā ir, lai mums būtu vairāk mecenāti, kas atbalsta mūsu augstskolu, un otrs, lai mēs visi tiekam galā ar savām vēstures zināšanām par valsti. Gribu tikai pateikt, ka tā tradīcija, kas ir iedibināta, tiešām man šķiet, ka viņi ļoti labi. Jo tradīcijas veido vēsturi.
Un tik bagāta vēsture, kā ir Rīgas Sporta institūtam, tagad RTU ir reti kāda. Un interesanti arī, es domāju, ka pat simboliski tā nominācija tiek izveidota un arī, es domāju, arī turpmāk tā būs, ka tā nominācija tiks piešķirta tieši mūsu vislielākos valsts svētkos, jeb arī mūsu valsts svētku priekšvakarā. Tā kā es domāju, ka visas zvaigznes sakritušas, kad studenti, pasniedzēji, absolventi var būt tiešām gandarīti par to, ka tā nominācija tā tika izveidota. Es tā domāju. Un es esmu ļoti priecīgs, ka tāda nozīmība pagaidām nav nevienam pasaulē. Man ir pirmajam, man ir vienīgajam. Un es vēl būšu ļoti priecīgs, ka tās nozīmības parādīsies arvien vairāk katru gadu viena. Tā kā es ceru, ka pēc 10 gadiem mēs pirmie salasīsimies kopā un izveidosim tādu nelielu klubu. Juris Savickis ir atbalstījis augstākās izglītības attīstību Latvijā kopš 2007. gada, finansiāli atbalstot stipendiju un balvu piešķiršanu topošajiem un esošajiem arhitektūras nozares speciālistiem. Papildus studentu stipendijām ik gadu ar Juris Savicka atbalstu tiek piešķirtas 2 gada stipendijas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu. Kopā ar Juris Savicka atbalstu RTU ir saņēmis vairāk kā 100 000 latu atbalstu stipendijām, zinātnieku balvām un RTU 150 gadu jubilejas organizēšanai. Juris Savickis ir aktīvs sabiedriskajā un sporta dzīvē. Pateicoties viņam ir izveidota Rīgas Dinamo hokeja komanda, kas pārstāv Latviju KHL, kā arī realizētas un atbalstītas vairākas citas sabiedriskas iniciatīvas. Es no savas puses varu teikt, tā kā es esmu elektriķis, tad ilgus gadus Savicka kungs ir Pasaules enerģētikas padomes Latvijas Nacionālās komitejas sastāvā. Viņš sponsorē atbalsta Enerģija un Pasaule žurnāla iznākšanu jau ilgstoši. Tagad tas ir jau izveidojies par starptautisku žurnālu. Tāpat kā ITER Latvija vadītājs caur mūsu attīstības fondu. Daudz stipendijas jau daudz gadu garumā tiek piešķirts dažādu jomu, enerģētikas un arī veselības un tādas vidas plānošanas nozarēs. Un tas kopumā, un ņemot vērā pagājušā gada jubilejas gada arī finansiālo atbalstu universitātei, bija tas, kas nosvēra šo svaru kausu pagodu par labu Jurim Savickim. Juris Savickis, iegūstot titulu gada absolvents, ir kļuvis par pirmo absolventu, ar kuru šī tradīcija tiek aizsākta, iezīmējot un akcentējot ik katra līdzdalību un atbildību savas tautas vēstures veidošanā un veiksmīgā attīstībā. Es gribētu novēlēt visai Latvijas tautai darīt visu iespējamo, lai maksimāli ieguldītu tieši zināšanās mūsu jauniešos. Jo tikai tādi zinoši jaunieši, ne tikai studenti un absolventi pēc universitātēm, bet arī vidusskolēni un visi jaunieši, kas ir ļoti augsti izglītoti, ir tas Latvijas pamats, kas noturēs mūsu valsti ilgtermiņā par spējīgu un attīstīties šajā globalizācijas laikmetā. Es ļoti esmu laimīgs, kad arī mūsu RPI, RTU tāds ļoti laba pagātne, nākotne, šodiendien. Es domāju, ka tā ir kolosāla augstskola. Un ņemot vērā visu tās attīstības plānu, infrastruktūras plāns, kas jau faktiski ir izveidoti, mūsu universitāte tikai augsts, paliks labāk, lielāk. Un tas ir tautsaimniecībā liels ieguldījums. Jo faktiski mēs jau zinām, ka tautsaimniecībā inženierzinātnes jau dod to lielāko pienesumu. Kādam tas ir jādomā idejas, jāsaražo, jāattīst, jāpārvērt, loģistika un tā tālāk. Un to izdara inženierzinātnes. Tas ir RPI, tas ir RTU, un ar to es esmu priecīgs atkal, kad tieši tas galvenais ir esam tur bijuši iekšā. Un par to es gribētu pateikt arī paldies augstskolai par to, kas ir šodien dara. Bez tās izglītības, ko es esmu saņēmis šajā mācību iestādē, es, protams, nebūtu tik labi orientējies
enerģētikas biznesā, kāds ir šodien, kurā es esmu iekļauts. Un šajā globalizācijas periodā, kad katra valsts, katra sabiedrība, katra tauta un katra ģimene un katrs cilvēks meklē sev vietu, kas nav vienkārši. Es domāju, tā pareizā osta ir ģimene. Uz pareizās ģimenes viss balstās. Un, lai cik aktīvi citas grupas kaut kādā veidā darbojās, bez ģimenes nav nākotnes ne tautai, ne valstī, vispār ne cilvēcei, ne civilizācijai. Un es domāju, mēs to nekad nedrīkstam aizmirst. Un mūsu tauta savām tradīcijām stiprina šo domu. Un es domāju, ka mūsu tautā tas spēks arī ir tamdēļ, ka ģimene mums vienmēr ir bijusi un būs vislielākā vērtība. Rīgas Tehniskā universitāte veido mūsu sabiedrību, sniedzot iespēju katram studentam kļūt par spēcīgu personību, stabilu savos uzskatos un prasmīgu darbos. Ik viens, kuram interesē studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, tiek gaidīts atvērto durvju dienā, kas notiks 12. aprīlī no 10:00 līdz 2 dienā Rīgas Tehniskās universitātes dizaina centrā Rīgā, Āzenes ielā 18.